Amālija stāv sastingusi, klusēdama kā statuja. Visā laupītāju bandā valda baigs klusums. Laupītājs Mors dauza galvu pret ozolu. To dvēseles, kuras es nobeidzu mīlestības skurbumā, to, kuras es nogalēju, iemigušas svētā miegā, to, vai dzirdat pulvertorni sabrūkam pār dzemdētāju gultām? Vai redzat liesmu apņemtos zīdaiņus šūpuļos? Tā ir kāzu lāpa, kāzu mūzika. O, viņš neko neaizmirst, viņš prot sasaistīt, tāpēc tālāk prom mīlestības svētlaimi. Tāpēc man mīlestība ir mokas, tā ir atmaksa. Amālija, tā ir tiesa, debesu valdnieki, tā ir taisnība. Ko es būtu darījusi, es nevainīgā dvēsele? Es viņu mīlēju. Laupītājs Mors. Tas nav vairs cilvēka spēkos. Esmu dzirdējis savu nāvi svelpjam no 1000 stobriem un neesmu ne soli atkāpies. Vai man tagad jāmācās drebēt kā sievišķim? Drebēt iepretī sievišķim? Nē, sieviete nesatricinās manu vīrišķību. Asinis, tā ir vienīgi mirklīga sievietes ietekme. Man nepieciešamas asinis, tad viss pāries. Šis bija fragments no Friedriha Šillera slavenās lūgas Laupītāji, par kuru mēs šodien gribam parunāt Telus studijā, kurā esmu es, Agnese Irbe, Krišjāns Lācis un Raivis Bičevskis. Varbūt kāds grib mūs ievadīt šajā darbā vai pašā Šillerā? Jā, par klasiķiem jau nav tik viegli runāt. Par tiem ir runāts ļoti daudz un arī labas lietas. Ir arī pateikts, gan jau pietiekami daudz arī muļķību, bet tagad atskatoties uz Šillera Laupītājiem, kuru pirmpublicējums taču ir 1781. gads, jā. Kad tiek publicēta arī Kanta tīrā prāta kritika. Tieši tā. Un atskatoties uz Šilleru kā autoru, mēs varam palūkoties vispirms varbūt uz laikabiedriem, kuri lasa Šilleru un lasa tieši Laupītājus, un viens no šiem laikabiedriem ir britu poēts Coleridge, kurš izlasīs Laupītāju tulkojumu angļu valodā. Vienā vēstulē draugam izsaucās, kas gan ir šis Šillers? Es trīcu kā apses lapa, kāpēc gan mēs pirms tam vispār Miltonu esam dēvējuši par cildenu? Tātad Šillers uzstāda arī ne tikai savu tautiešu acīs kādu augstāku latiņu tam, ko tobrīd nozīmē literatūra, ko tobrīd nozīmē dzeja un, acīm redzot, ideju ietekme uz sabiedrību. Jo Šillers noteikti bijis autors, kuram ir bijis svarīga tieši šī ietekme. Viņš nav tas, kurš rakstīja savus tekstus un tos atstāja, kā lai saka, sabiedrības labvēlībai vai naidam. Nē, viņš ļoti sīki sekoja tam, kā viņa darbi tiek uztvērti, mēģināja ietekmēt šo uztveri, rakstīja pats arī recenzijas par saviem darbiem. Anonīmas, jā, kritiskas. Jā, arī ar domu, lai savu, kā lai saka, savu darbu ietekmi un lomu tā brīža sabiedrībā tomēr nostiprināt un viņa prāt saskaņā ar viņa paša izpratni, pareizi nostiprinātu. Un par Šilleru es gribētu sākumā nocitēt viena ģermānista, proti Ēriha Hellera vārdus, kurus viņš saka par tā laika autoriem, un proti dīvaini, kā ar Gētes klusināto aizrautību vai Kleista radoši patoloģisko fantāziju, vai pat ar Helderlīna luminozo vai luminiscējošo tumsu mēs esam pazīstamāki un pat varbūt vairāk saraduši nekā ar Šillera šķietami neproblemātiski skaidri pateikto. Un es domāju, tur šajos vārdos ir vērts ieklausīties. Jā, un tas ir, protams, arī visu klasiķu lāsts, ka šķiet viņi runā skaidri. Viņu idejas uzrunā sabiedrību, un tad vienā brīdī tomēr šķiet, ka šīs skaidrības slēpjas arī pietiekami daudz tumsas, kurā ielūkoties nemaz laikam nav tik vienkārši.
Jā, mēs varam palūkoties uz Šileru gan caur tā laika literatūras tādām atslēgas problēmām, piemēram, ģēnija un poēzijas likumu pretstats, vai palūkoties uz Šileru starp dabisko un ētisko momentu pretstatu cilvēkā, vai vēl kā citādi. Bet tās visas noteikti būtu tikai atsevišķas epizodes vai aspekti tajā, ko Šilers mums ir atstājis. Un atstājis arī šajā jaunības dramatiskajā darbā Laupītāju, ko viņš sākotnēji iecer kā dramatisku romānu, bet kuru pēc tam pārstrādā skatuvei. Pirms sižeta pārstāst, man šķiet zīmīgi tā tieši Raivi piebild par to, ka Šilera Laupītāji it kā, salīdzinot ar citiem lielajiem šiem uzvārdiem, ir palikuši it kā otrajā plānā, ja skatās no mūsdienu perspektīvas, jo, ja noliek divus kolēģus, laika biedrus blakus, proti Gēti un Šileru, Gētes Fausts būs kļūst par lielā mērā joprojām par, es teiktu, popkultūras daļu, kaut kādas tur klišejas vai frāzes vai domas, būs tur ievilinājušās bezmaz vai amerikāņu kino no Gētes Fausta, bet Šilers palicis, man šķiet, otrajā plānā, lai gan tiešām, kā arī Agnes, man liekas, stāstīs, un Raivs jau arī iezīmē, ka savā laikā šis teksts ir bezmaz vai ietekmīgāks, un līdz ar to tautai pieejamāks nekā Gētes Fausts, vai ne? Es rezumētu to kaut kā citādāk, ja? Tātad mums būtu ļoti daudz kontekstu, ko atstāstīt, ja? Bet ir jāuzsver, ka Šileram ir 21 gads, kad viņš saraksta šo darbu, un tas ir svarīgi. Tā, ka viņi mēģina rezumēt, tad arī var redzēt, ka to ir rakstījis jauns cilvēks, grūti to darbu rezumēt. Šilers tajā laikā, kad viņš šo sarakstīja, vispār pat nebija iecerējis kļūt par dramaturgu vai rakstnieku. Ja? Viņu bija ielikuši vecāki, kas īsti nevarēja pretoties, atvainojos, ja? Hercoga Karla Eižena no Virtembergas tam aicinājumam ielikt šo puiku Karlšūli, ja? Tajā militārajā skolā, kur viņš izmācījās par ārstu, tad mēģināja vienu brīdi mācīties tieslietas, bet viņam tas īsti nepatika, jo viņa jaunības aicinājums bija mācīties teoloģiju, bet tajā Hercoga skolā teoloģija nebija pieejama, tad viņu ielika tur. Viņam tur nepatika. Viņam likās, ka tur ir ļoti apspiedoša atmosfēra un ka vispār viņam tur liek rakstīt disertācijas par kaut kādām lietām, kas viņu neinteresē. Ja? Un tad šajā kontekstā viņš tā izmēģināja roku, uzrakstot tādu, pa pusē lūgu, pa pusē kaut ko, ja? Kas ir apcīt arī tapus vairākus gadus, bet pa gabaliem. Un pilnīgi abrīnojamā veidā viņš nopublicēja viņu anonīmi šos laupītājus. Ja? Un pilnīgi abrīnojamā veidā to paņēma Manheimas teātris, kas atrodas drusciņ tālāk. Lika viņam tur drusciņu vienkāršot un, teiksim tā, piezemēt visas tās vardarbības ainas un visu to trakulības, kas tur notiek. Valodu. Ja? Un arī valodu, ja? Un uzvedu uz skatuves ar pilnīgi sensacionāliem, bet arī tādiem furoru veida panākumiem, ja? Viena laika biedra liecība par pirmizrādi, ja nolasīšu. Teātris līdzinājās trakonamam, izbolītas acis, savilktas dūres, rupji kliedzieni auditorijā. Sveši cilvēki šņukstēja un krita cits cita apskāvienos. Sievietes tuvu ģībšanai streipuļoja uz durvīm. Tas bija haosam līdzīgs vispārējs sabrukums, no kura miglas izlauzās jauna radība. Šilers, kurš pats ar savu draugu Andreasu Štreicheru apmeklēja pirmizrādi, lai gan viņam bija aizliegts to darīt, pievērsās šai izrādei anonīmā kritikā, kurā viņš arī pārmeta autoram, tas ir pats sev vājumu. Ja? Un tātad tās sekas uz Šileru bija tādas. Viņam Hercogs lika atgriezties skolā, pārtraukt dzīvē rakstīt jebko, izņemot par medicīnu. To, protams, Šilers nedarīja, ja? Un viņš aizbēga, ja, tajos slavenajos ratos no tās Virtembergas, pārcēlās vienkārši uz, man liekas, uz Štutgartas sākumā, ja, un tad uz no Štutgartas, jā, uz Manheimas puses, jā, viņš ir aizbrauc, jā. Jā, kur atkal tātad tajā feodālajā pasaulē tu nonāc kaut kādā citā vietā, kur tur tā kā tevi pieņem darbā teātrī, ja, un tā sāk veidoties tā karjera, ja, un darbs visas viņa dzīves laikā tika spēlēts, kā tu jau minēji, tulkots uz dažādām valodām, ar vienīgo tādu trūkumu Šileram, kad nebija tolaik sakārtotas visas tās autora atlīdzību lietas, ja, un tāpēc viņam tā dzīve arī bija, lai gan viņš bija ļoti slavens, ja, viņš nevarēja iekasēt kaut kā tos ienākums par šo darbu, ja, un visu dzīvi diezgan ar visiem saviem 4 bērniem diezgan stipri mocījās visām tām naudas lietām, ja. Tas tāds īsi ievads.
Protams, var vēl, pirms mēs, kā lai saka, palūkojamies uz tām idejām, nedaudz arī saturu un idejām, protams, var palūkoties arī uz tā laika situāciju, ne tikai no tā brīža Vācijas politiskās sašķeltības, vai ne, puses no šo patvaldniecisko hercogu un firstu, vai ne, valdīšanas puses, vai ne, jo, piemēram, Šillers jau saka, par laupītājiem šādus vārdus, ja, manai otai nebija lemts vilkt vidēju līniju starp eņģeļiem un velniem, tā radīja briesmoņus, kuri par laimi pasaulē nav sastopami. Tos radīja pakļaušanās, tātad, ja, tu jau pieminēji Karls Šūle, ja, šo visu militāro dresūru un ģēnija pretdabiska piegulēšana. Tā viņš raksta, ne? Tad ģēnijs un dresūra. Un šie apstākļi izlauzās laupītājos, kā literārā tekstā, artikulācijā, kura tomēr, kā lai saka, atstāja tīri tādu privātu pāridarījumu izjūtas, vai ne, vai privāti tādu nospiestības un vēlmes izlausties, ja, no šīs skolas dresūras, ja, robežas un kļūst par vienkārši, jāsaka vienā vārdā, dramatisku, ekscesīvu, ja, tādu lielu kaislību, ja, strāvošanu, ja, šīs lugas tekstā. Un var jau būt, ka ir jāpiemina arī nedaudz, kā lai saka, lugas tapšanas konteksts tādā ziņā, ka, ja tobrīd ir precedenti, kam arī ir sava loma šīs lugas tapšanā, proti Friedricha Daniela Šuberta lieta tā saucamā, kurš bija, vai ne, tā brīža radošs literāts, varētu teikt žurnālists, un kurš krīt Virtembergas hercoga, slavenā hercoga, nežēlastībā, kļūst ļoti, es varētu teikt, literāri atriebīgs, arī pats frivols varbūt savās hercoga kritikās un parodijās, līdz beidzot, nonāk hercoga varā, tiek iemests cietumā, bez tiesas cietumā, un šis piemērs ir viens no tiem, kurā Šillers saskata, ka tāds liktenis varētu gaidīt arī viņu. Ja, un luga top, tur ir, protams, arī anekdotiskais konteksts, proti tobrīd tas pats Šuberts ir arī Švābijas vienā avīzē, ja, publicējis stāstu, kas it kā balstās patiesos notikumos, ja, par kādiem brāļiem, Vilhelmu un Karlu, ja, kas, apmēram līdzīgi kā lugas sižetā pēc tam, ja, Karls ir students, ja, atjautīgs un zinošs, un tomēr nedaudz arī kaislībām padevies, ja, pamet studijas, iestājas kara, ja, armijā, Friedriha II, ja, Prūsijas, ja, ķēniņa, Friedriha lielā armijā, un raksta vēstuli uz mājām, vai ne, ko viņa brālis Vilhelms noslēpj, un tad, vai ne, tomēr tas Kārlis atgriežas mājās un novērš, ja, Vilhelma ieplānoto, iecerēto tēva slepkavību. Šajā stāstā, Šuberta piesauktajā stāstā, viss atrisinās, kā lai saka, citādāk. Proti, visi šie, Vilhelma, šīs Vilhelma nelietības tiek atklāts, viņš tiek padzīts, Kārlis atkal tiek iecelts, ja, pazudušais dēls atgriezies, vai ne, pie tēva un tiek, visādi tagad atkal godāts un slavēts un tā. Šillers, protams, novirzās no šī sižeta, vai ne? Un arī tas, ka parādās tik daudz dažādu ekscesu laupītāju, ja, bandu sakarībā, arī tas, protams, ir viens konteksts, kas ir saprotams drīzāk arī no Šillera tā brīža situācijas šajā Karla Šūlē. Ja, ir, protams, jauki, vai ne, sapņot, ja, šīs dresūras ietvarā par brīvajām laupītāju bandām, kas tik tiešām reāli arī klīda, tobrīd Dienvidvācijā un Švābijā, un no viņu mežonīguma savā ziņā iztēlē radīt šos cēlos mežoņus.
Vai arī tikai daļēji cēlos? Jo smieklīgākais jau ir tas, ka tās laupītāju bandas visticamāk bija, tur aizbēguši zemnieki vai kaut kas tāds, bet vienā vietā tas galvenais runas Karls Mūrs vai viens no citiem tiem laupītājiem, Mūrs, atzīstās, ka, lūk, pastieties šī laupītāja bandu, un uzreiz tas lasītājs nodomā, tie būs tie nežēlīgie rīkļurāvēji. Nē, viņš saka, aizbēguši sīkbodnieki, bijušie maiznieki, padzīti skrīveri, un tas ir tas sociālais slānis, kādā, pats Šillers arī apgrozās, vai ne, kur viņš izjūt to neapmierinātību, bet, vai tie ir īsti laupītāji, vai ne? Ja, tad varbūt īsumā, tiem, kas nav kādu laiku pārlasījuši vai varbūt nav lasījuši, tad viena no pārsteidzošām lietām ir, ka Šillers ir, tātad lūgas saucās laupītāji, bet viņš ir licis apakšu virsrakstu, tas, man liekas, jau pašā sākumā parādījās, in tyrannos, kas nozīmē, tā kā pret tirāniem, un kad cilvēks to lasa, un tu neesi, teiksim, indoktrinēts cik tālu, kad jau lasīšanas brīdī, kad tev ir skaidrs tās atbildes, tad tu visu laiku lūgas lasīšanas laikā sev jautā, bet kas ir tie tirāni, pret kurš šeit ir tirāns, pret kuru notiek sacēlšanās, Un, man liekas, tas jautājums arī paliek atvērts, tāpēc tas apakšvirsraksts mulsina. Bet tātad ļoti īsi, tas diezgan garš gabals, un ļoti vētrains, kā mēs redzējām, tur vienas lapus ietvaros, tur cilvēki maina skatījumu, kaut tur krīt ap kaklu, tad atkal draud nogalināt, un tad atkal piedod, tad beigās tomēr nogalina un tā. Viens otru apmāna nemitīgi. Viens otru nemitīgi apmāna, pārģērbjās, viens otru nepazīst, tad atkal atpazīst. Tad viņš ir ļoti vētrains tāds jaunības gabals. Bet tātad īsumā, par ko ir laupītāji? Mums ir ģimene, kura māte ir mirusi, ir tikai tēvs, vecs kungs, vecais Mors, un viņam ir 2 dēli. Karls, vecākais dēls, kurš ir skaists, iznesīgs, izglītots, patīkams. Pašā pirmajā ainā, kad Karls parādās šajā darbā, viņš sēž krogū, bet nevis dzer, bet lasa grāmatu. Un viņam ir otrs brālis, Francis, jaunākais brālis, kurš savukārt nav pārāk izskatīgs, arī no tēva puses nav īpaši mīlēts. Un pats sliktākais pēc tiem mantošanas noteikumiem, tā laika, pēc tās kārtības, tas nebūs Francis, kurš mantos to muižu, vai to pili, vai kas tur ir. Protams, ka viņam kaut kas būs, bet viņš nebūs tas saimnieks, kurš pārņems tēva, to no savu tēvu vietu, Un mēs uzzinām tā drusciņu starp rindām, ka tam Kārlim, tam vecajam glītajam brālim, lai gan viņam ir līgava Amālija, kur viņu burtiski dievina, piedod viņam visu jebko, ka viņam ir bijis tāds kā jaunības trakuma posms, ka viņš ir aizgājis no mājām un tur arī kaut kādās citās pilsētās, tur tā kā it kā kaut ko sastrādājis un tā, bet ka viņš tagad it kā būtu tajā stāvoklī, ka viņš atgriežas atpakaļ. Bet Francis, tas jaunākais brālis, ir ārkārtīgi greizsirdīgs un veco tēvu piemāna, nolasot viņam priekšā pašas atcerētu tādu viltus vēstuli, kur ir aprakstīti šausmīgi nelietīgi darbi, ko Kārlis ir padarījis, un viens sakot to veco izmisušo vīru noved līdz tam, ka viņš saka, es atsakos no sava dēla, izslēdzu viņu no mantojuma, viņš vairs nav mans dēls. Un to visu ir tā kā saorganizējis tas greizsirdīgais brālis. Tāds ir tas sākums. Un Karls atrodas tajā brīdī kaut kur Bohēmijā, ar kaut kādā krogū. Saksijas krogū, paldies. Un tieši saņem šo vēstuli tajā brīdī, kad viņš ir gatavs atgriezties mājās pie tēva un saprot, ka viņam nav atgriešanās. Un tur tā situācija izkārtojas tāda, ka tur ir apkārt vēl vesels bars ar tādiem, pa pusē pazudušiem, sevi meklējošiem jauniem vīriešiem, un izveidojas laupītāju banda. Kurā sākumā nemaz nav domāts, ka Kārlis ņems to virsvadību, bet tā kā viņam īsti nav kur palikt, viņš, kļūst par laupītāju bandas vadoni. Viņu faktiski ieceļ par vadoni. Viņi ieceļ, atzīst, ka viņš ir gudrākais. Viņš ir gudrākais, un tātad tas darbs ir interesants ar to, ka nav tik viennozīmīgs tas pretmets starp teiksim, to aristokrātisko, to brāli un tēvu, kas ir, teiksim, balstās tajos melos un apmelojumos un tajās nelietībās, un tajās viltotajās vēstulēs, un tad no otras puses tā laupītāja banda, kuri būtu savu veidu, ka tādi Robin Hoodi. Nē, tā nav, Tātad mēs ļoti skaidri redzam, ka arī pašam, jau laupītājiem Kārlim ir pretīgi tas, ko viņi dara. Te grāmatā ir pilnīgi briesmīgas ainas par to, kā uzvedās šie laupītāji. Tie nav sirdsčīstie par taisnību cīnītāji, nē. Viņi izvaro, viņi dedzina, viņi laupa.
ir tāda diezgan briesmīga aina, kurā, lai atbrīvotu vienu sagūstītu laupītāju, kurš tiek vests pie karātavām, kādā pilsētā šis laupītāju bars izskrien no meža un aizdedzina visu pilsētu, kur iet bojā gandrīz 100 cilvēki, un pat viens no tiem laupītājiem tajā barā lielās, ka viņš ir tātad tur skrējis garām degošai mājai, redzējis, ka uz grīdas ir zīdainis, un blakus jau viss ir aizdedzies un iemetis to zīdainu ugunī, ja, lai viņš nebūtu augstumā. Ja. Apmēram tā ir diezgan vardarbīgs darbs, ja, kurš pilnīgi neidealizē to laupītāju pasauli un to viņu dzīvi. Un tad man jāpārlec pa vidu kaut kādas vairākas daļas, jo nevar tu tik sarežģīt to visu, kas notiek, izstāstīt. Ja? Bet principā tas viss beidzās ļoti bēdīgi. Ja? Kārlis kaut kādā brīdī grib atgriezties. Kaut kādā brīdī viņš uzzina, ka viņu brālis ir apmelojis. Tad viņš vēl arī uzzina, ka Amālija turpina būt viņam uzticīga, lai gan šai Amālijai uzmācis tas Francis, ja, kurš gribētu dabūt arī meiteni. Ja? Un pat īstenībā mēģina viņu izvarot, un pat ir tu pat tādas ainas. Ja? Un tad mēs uzzinām, ka Francim arī ir sirdsapziņas pārmetumi, pats Francis izdara pašnāvību, ja, arī baidoties no tā, ka laupītāji tūņi atnāks un tagad ir uzzinājuši patiesību, nodedzinās visu pili, pils arī tiek aizdedzināta. Pati pēdējā aina ir mežā. Tur mirst tēvs, kuru jaunākais brālis bija ieslodzījis. Tēvs mirst ar salauztu sirdi, viņš ir pazaudējis abus dēlus, pie tam jaunākais dēls viņu ir mocījis, un vecākais dēls patiešām un pa īstam ir kļuvis par laupītāju. Ja? Un tas pats fināls ir arī tāds pārsteidzošs. Ja? Jo mēs iepriekš uzzinājām, ka Kārlis deva saviem laupītājiem zvērestu viņus nekad nepamest un vienmēr būt viņu vadonis. Vienā tādā trakuma brīdī. Un pašās beigās, kad viņam ir tagad iespēja atkal savienoties ar Amāliju un tā kā atstāt aiz muguras šo laupīšanu, briesmu darbu dzīvi, ja, laupītāji, tas pārējais bars, viņam atgādina to viņu solījumu. Un viņš gandrīz tā kā goda jūtu vadīt, saprot, ka viņš ar to Amāliju nevar savienoties. Turklāt tie laupītāji uzskata, ka Amālija, kas traucē, ja, šai vīru lietai, ir jānogalina. Un Kārlis, ja, tā vietā, lai, teiksim, aizstāvētu šo absolūti nevainīgo, brīnišķīgo meiteni, ja, pats viņu nogalina, lai tas nebūtu tiem laupītājiem jādara. Ja. Un tad beigās viņam vairs nav tā kā kur doties, un viņš ir arī savu visu to šausmu pārņēmts. Un tā. Faktiski tas darbs beidzās ar to, ka Kārlis sevi nodod, likuma rokās. Ja? Viņš zina, ka par viņa galvu, kā par bandītu tās grupas vadītāju galvu ir izsludināta milzīga prēmija. Viņš nodod sevi kaut kāda nabadzīga zemnieka rokās, zinot, ka tas zemnieks viņu nodos tām tiesības sargājošām instancēm, ja? Tad viņš saņems to lielo atalgojumu un tādā veidā tam zemniekam būs palīdzēt. Tā tas arī beidzās. Vai jūs gribat par saturu kaut ko piemetināt? Tu pastāstīji par laupītāju bandu, jā, kā viņi plosa un tā, bet vai ne tur ir, kāpēc šī luga arī, piemēram, Latvijā iegūst tik lielu popularitāti, vai ne? Jā. Ne tikai Latvijā, arī, protams, Vācijā, bet, es lasot, visu laiku domāju par latviešiem, kāpēc latviešiem patīk šī luga, un tā laupītāju banda, viņa jau arī nav vienprātīga, viņai ir 2 virzieni. Faktiski viena pārstāv, tie paši racionalizācijas, sevis skaidrojumi vai pašattaisnošanas virzieni. Viens ir šis Kārļa virziens, Kārļa Mora virziens, kur viņš arī vairākās vietās saka, ka viņš nelaupa vienkārši laupīšanas pēc, viņš laupa, mūsdienās to sauktu vienkārši moderni sociālā taisnīguma vārdā, viņš tur vienkārši ubagus nesit, viņš drīzāk uzbruk bagātajiem, pārdala pēc tam, tur korumpētam advokātam uzbruk un tam līdzīgi. Un tad, protams, ir tas otrs virziens, Špīgelbergs, jā, kurš drīzāk pārstāv vardarbības pēc, vai vardarbību kaut kādas slavas pēc, vai radikāli viss esot pastāvušās kārtības nojaukšana, bet nevis kaut kāds taisnīgāks sabiedrības sasniegšanai, bet vienkārši, jo viņam patīk. Jā, viņam patīk postīt, patīk nogalināt, patīk mest dzīdaiņus ugunī. Jā, vienkārši patīk tās lietas. Bet, beigās šie abi virzieni, tā ambivalence ir tāda, ka laupītāji ir laupītāji un likums ir likums. Jā, bet ja mēs paskatāmies uz šo lugu un atceramies nedaudz, ko mēģinājām teikt sākumā, vai ne, par Šileru kā klasiķais, kura gaismas gan jau ir arī kaut kādi tumši novadi.
šķiet neparasti īstenībā šo lugu lasot, un to jau ir atzīmējuši, vai ne, arī lasītāji pirms tam, jau arī 19. gadsimtā, bet 20. gadsimta arī lasījumos, šķiet neizskaidrojami, kāpēc tomēr uz tādu pāridarījumu, ja, proti, ka, vai ne, tagad Kārlis saprot, ka viņa brālis ir, vai ne, viņu piekrāpis, ja, ka tēva reakcija ir netaisna, bet kāpēc viņš kļūst par tik, kāpēc viņa reakcija uz to, ja, pārvēršās tik milzīgā, varētu teikt, visu drīzāk pasauli postošā darbībā. Ja, un no otras puses, ja, Francis, ja, brālis, kas visu laiku prāto, ja, it kā šķietam tādā augstā, ja, refleksijā par pasaules nīcīgumu, ja, mēs viņā varam nolasīt tādu ideālu nihilistu, ja, ciniķi, ja, kurš tur runā par to, ka viss ir cēlies no dubļiem, ja, kuros arī dzīvi cilvēki vada, ja, un kuros arī paši viņi pārvērtīsies un reiz būs pielipuši kā dubļu pikucis pie mazbērna zābaka. Un viņa, un tur, ja, tie lasītāji saka, jā, bet tā pāreja no šiem prātuļojumiem, filozofiskajiem, apgaismības laika, iespraudumiem. Pie reālas darbības, ka, proti, Francis kļūst par tātad atpakaļ vai ne, pretēji vērstu ārstu, ja, kas pie tēva izmēģina šīs savas, kā lai saka, mākslas, proti, kā ietekmējot prātu, varēs sagraut miesu, vai ietekmējot miesu, sagraut prātu, ka tas ir drausmīgi pārspīlēt. Arī tas, šī pāreja no teorijas pie prakses Franča gadījumā un pāreja no šī aizvainojuma Kārļa gadījumā pie tādas totālas, ja, postošas darbības. Un tur tad arī ir tas, es domāju, tie tumšie novadi. Ja? Protams, tādā ziņā, ka te ir runa nevis par vienkārši epizodi, ja, tur Dienvidvācijas bandu dzīvē vai epizodi Šillera paša jaunības dzīvē, bet ir runa te par pasaules skaidrojumiem, pasaules redzējumiem. Te ir runa par brīdi, kurā, ja tas trūkstošais posms, kas šajā lugā netiek pateikts, ja, ir drīzāk tātad, mēs teiktu šodien, pasaules kārtības un jēgas jautājums. Ja. Viens no viņiem, proti Francis, jau sākumā ir pieņēmis, ja, ka nekādas jau jēgas īsti nav un arī nekādas kārtības nav. Kārlis tiek iegrūsts šajā nihilistiskajā atziņā, ja, un viņa reakcija ir nevis reakcija uz tēva, vai ne, reakcija uz viņa, vai ne, viltoto vēstuli, bet reakcija uz pēkšņu tādu atklāsmi, ka varbūt tajā pasaulē tiešām tās jēgas un kārtības nav. Ja izrādījies, ja, ka to visu tā tēva mīlestība un brāļa varbūt arī iespējamā mīlestība tajā nav, ja, ka viss ir citādāk, ja, ka tas, ko viņš iedomājies kā pasaules lielo kārtību un to mīlestības caurstrāvoto un solidaritātes caurstrāvoto dzīvi, ka tas viss varbūt ir milzīga ilūzija. Un tagad viņš ir nonācis pie šī, sliekšņa, un tas slieksņi izraisa visu šo baismīgo reakciju. Ja? Tur ir interesanti, kā tie abi brāļi spoguļojās, jo abiem ir tās runas, viņi reflektē, par ko viņi dara, un abiem pienāk tas kritiskais brīdis, kad viņi saprot, ka tēva vara vai tēva autoritāte vairs nav pār viņiem spēkā, un līdz ar tēvu arī visi iepriekšējā vecā kārtība, tur tikumi, reliģija, sociālās saistības, kas nāk līdz ar aristokrātisko vispār dzīvesveidu, aristokrātisko statusu un tam līdzīgi. Tas viss vairs nav spēkā, jo tēvs ir miris, vai tēvs ir piekrāps, vai viņš vairs nav, un tad, Kārlim ir tas viņa dzīvesveids, kā atbild uz to, ka tēva vara vairs nav spēkā un ka mīlestība nav atbildēta un savstarpējā uzticība un tam līdzīgi. Un Franča gadījumā arī tas brīdis, ka viss tēvs vairs netraucē, un tagad viņš un uzreiz lasītājiem pat 21. gadsimtā tas šķiet pārspīlēti, kad tagad viņš būs neierobežots ļaunums. Ir grūti saprast, kāpēc Francim viņš tur tas salīdzinās, piemēram, ar Francu un viņa tēvi, ka viņa tēvs bija labs savu zemju valdnieks, tur ar parastajiem cilvēkiem, tur sēž katru tur nabagu un zemnieku pasveicinās ar cepuru un tam līdzīgi. Un tad Francis saka, ka nost visu šo tikumīgo aristokrātiju, tagad būs tikai dzelzs svara un tam līdzīgi. Bet kāpēc? Jo tā tēva vara, tēva autoritāte vairs viņam netraucē. Viņš tagad var brīvi pašnoteikties, varbūt šis apgaismības neierobežotais indivīds.
es jau to iesāku par to runāt, un tagad turpināšu. Ja? Tad Šillers ielika lugā apakšvirsrakstu pret tirāniem. Bet kas ir tirāns šeit? Vai šī vispār... Tā kā mums, kad es pirmoreiz lasīju šo darbu, man liekas, vidusskolā, jo tas bija programmās, un man liekas, ka tur tas ievads tāds viņš vienmēr ir bijis. Tātad šī tā apspiedošā feodālā sistēma, un lūk šeit apgaismības jaunie ārkārtīgi talantīgie cilvēki, ja, Šillers kā viens no viņiem, viņi tagad nāk ar to protestu, tagad runā par taisnīgumu, patiesību, ja, atbrīvošanos no šīm važām, ja, un tāda cilvēka prāta, pacelšanos prāta, ja, tas ir viss tas apgaismības stāsts. Bet te mēs tagad pārlasam tajā lugā, viņi vispār šādu lasījumu turpat ir grūti saskatīt. Ja? Pirmkārt, tā nav lūga par sacelšanos, tātad kaut kādas zemākas kārtas sacelšanos pret augstāku, ja, kur viņu apspiestu. Ja? Tas ir ģimenes iekšējais konflikts, kurš pastāvētu jebkādā apstākļos, jebkādā valstiskā sistēmā, un pastāvētu arī šodien. Ja? Tāpēc arī viņu ir tik patīkami par to domāt, jo mēs pilnīgi to atpazīstam, ja? Kad ir divi dēli, viens tēvam ir tā kā mīļāks. Ja? Protams, ka tēvs ir kaut kādā ziņā netaisnīgs pret to dēlu, kurš ir mazāk mīļš, ja? Kaut kādā ziņā nav tik talantīgs, izdevies, tik skaists. Ja? Bet tāpat laikā no tā taču neizriet arī viss tā ārprātīgā, ja? Viss šīs slepkavošanas kāre, visas tās sistēmas apvēršana. Ja? Turklāt, kurš tad beigās ir tas tirāns? Ja? Beigās šķiet, ka īstie tie tirāni ir laupītāju banda, kas terorizē ne tikai mierīgos iedzīvotājus, turklāt zemākā slāņa iedzīvotājus, nodedzinot pilsētu, ja? Sagraujot ēkas, ja? Izlaupot veikalus, bet tiranizē arī tos nevainīgos cilvēkus, tādus kā Amālija, ja? Kuri vienkārši ir mīloši, uzticīgi meiteni un kur pilnīgi vispār mēģina stāvēt malā no visas šīs ārprātīgās drāmas, ja? Starp brāļiem, ja? Un šo laupītāju bandu Bohēmijas mežos. Jā, kas ir tirāns? Kas ir tirāns? Kas ir tirāns? Skaidrs, ja mēs palūkojamies uz Šilleru, kā parasti tomēr arī šodien uz viņu raugās, vai ne? Skaidrs, ka varbūt vairs ne no padomju laika, ja? Jā, arī ideoloģijas skatpunkta. Jā, bet viņš tomēr ir, lai ko mēs ielikt šajā vārdā, ideālists, un tādā ziņā viņš uzlūko vēstu un arī ģimenes drāmu kā ideju. Ne drāmu, un tirāns varbūt šī gadījumā ir idejas, kuras pārņem pat nevis kā tādas reflektētas, izstrādātas, bet kuras pārņem tuvojoties šim nihilismu slieksnim, ko iemieso abu brāļu, ja, šie likteņi. Un tik tiešām tā vien šķiet, ka vienā punktā lugā viņi abi nonāk kaut kur ļoti tuvu. Ja? Tas ir nevis vai ne, ka tad cēlais tas Kārlis, ja, un savās šaubās un tā, un tad tas vai ne Francis jau tāpat no sākuma ir teikt ļauns un tā, bet vienā brīdī viņu pārdomas un galu galā varētu teikt, tomēr arī izmisums parādās viņos abos. Viņi nonāk pie šī nihilisma sliekšņa, uz kura stāvot, tik tiešām parādās, ja, un vai ne, ja tu pieminēji to, ka lūk, tās ir apgaismības idejas, ja, kas parādās šajā lugā un prāts, ja. Tur jau nav prāta, tur ir absolūti kaislības, tur ir drausmīgas kaislības, izvirdumi, jā. Bet tas viss ceļās no šī nihilisma sliekšņa, ja, un tad var atgādināt Nīčes vārdus, vai ne, kurš, protams, arī, kā viss 19. gadsimts, un pēc tam, protams, arī 20. lasīs Šilleru. Viņam gan Šillers, jā, vismaz vēlīnās piezīmēs nav, vai ne, viņa slavēts autors, bet, ja, kad viņš raksta par nihilismu, tad šeit Šillers ļoti labi tēlu veidās, gribētu teikt, pastāsta mums to, ko Nīče pēc tam stāstīs aforismos vai savos, jā, šajās aprautajās domās. Un man šķiet, ka ir ļoti svarīgi uz šī fona pajautāt, ar ko īsti luga beidzās. Tas ir, kas ir tas, kā saka, rezumē, jā, kas ir Šillera tāds, tāda beigu ekspozīcija, jā, uz šī fona. Varbūt jums šajā sakarā arī kāda... Man liekas, ar ko luga beidzās? Ar ko luga beidzās? Luga beidzās, tur ir vēl iepriekš tāda epizode, ka Kārlis domā par to vienkārši varbūt pašam izdarīt pašnāvību. Tad ir pilnīgi visi beigti. Tēvs, abi brāļi, Amālija, ja, un vēl kaut kādi tie tuvākie līdzgaitnieki, visi miruši, ja, tad arī beidzam, ja, lugu. Ja, nekā nav. Un pils nodedzināta turklāt. Bet viņš izlēmja pret to, ja, kā viņam ir jādzīvo. Viņš sevi nodod tiesas rokās, zinot
paredzot, ka notiks kas, tā kā viņš ir briesmīgs laupītāju bandas vadītājs, viņam piespriedīs nāvessodu, viņu pakārs. Tā tas beigsies. Kāds vēl tur varētu būt risinājums? Jā, es nezināju, ka 21 gads vai ne Schilleram, bet man šķiet, tajā brīdī, kad viņš šo publicē, bet mēs nevaram noliekt, ka viņš tomēr mēģina studēt teoloģiju, un beigas ir, es teiktu, ļoti reliģisks. Darbs vispār ir ļoti reliģisks. Tur tas acis pret aci, piedošanas meklējumi, kaut kāda izlīguma meklējumi, glābiņš, kas nav iespējams pašu cilvēku starpā, bet kuram jānāk no ārpuses, bet no ārpuses viņš nenāk. Kaut kāda nezināma vara, kura virza šos likteņus, ko piesauc visi Amālija, Kārlis piesauc, Francis to noliedz, Amālija piesauc un tam līdzīgi. Tas reliģiskais moments ir, un beigās, varbūt, reliģiskais moments? Reliģiskais moments, piemēram, beigās atsakoties no šīs personīgās tirānijas kaislībā, bet nododot sev vienkārši likuma rokās. Pat ja šis likums ir korumpēts un tam līdzīgi, tas ir līdzīgi kā Sokrāta gadījumā, labāk paklausīt likumam, jo atzīstot augstāku autoritāti. Un vienlaikus tā augstāka autoritāte ir gan šī pilsoniskā. Vienkārši jebkādu citu, jo šitā ģimene ar laupītajiem sapītā ģimene vienkārši ar to savu jūtu muskulu netiek galā, un tu vienkārši nodod sevi kādu citu rokās. Tu tā kā izēj ārā no tā. Jā, viņi paši mēģina atrisināt, viņam nekas nesanāk. Raivi. Jā, bet vai ne, tur varbūt var padomāt vēl tā noslēguma, šķiet, kā tu saki, šo neatrisinātā murskuļa, kas izvēršās tātad, tomēr es gribētu teikt, no ģimenes attiecībām, izvērš par pasaules drāmu, par jautājumu par pasaules vispār, pastāvēšanu, kārtību un jēgu. Tur noslēdzošajās jau pasāžās Kārlis jau tomēr tā kā no tās viņa pasaules, kā sodošas vai apbalvojošas arī tā kā atsakās. Nav tā, ka viņš tagad saka, tad es nododu sevi, Dieva rokās, vai ne? Tur ir epizode, kur viņš saka, bet galu galā, tad es, padošos visai šim murskulim, Es vienkārši zaudēšu tādā nozīmē, ka tad, lai viss šīs šausmas, kas tagad ir radītas un kas ir attīstījušās, gājušas gandrīz tad beigās jau savu ceļu, tad es zaudēju tam visam. Un tad viņš saka, nē, es to nedarīju, tad es to nedarīšu. Un tur ir, man šķiet, tāds kantisks īstenībā moments, kas Schillers, protams, viņam ir sarežģītas attiecības ar Kanta filozofiju. Viņš vienmēr uz to atsaucās un tajā pat brīdī vienmēr kaut ko grib piebilst vēl klāt. Vai ne tas moments, ka, lai kā būtu ar, tas no kāda perspektīvas, lai kā būtu ar viņa sauli, tagad viņš tam muskulim tomēr līdz galam padoties negrib. Tā ir tā Kanta pozīcija. Tu gribi teikt, kantiskā pozīcija tā, ka neskatoties uz viņa pasauli vai kaut kā tādu, ir jāuzņemās atbildība šajā pasaulē, jo tomēr beigās ir tāds mēģinājums uzņemties atbildību par visu sastrādātu. Jā. Vai ne? Tas ir Kanta autonomijas princips. Tātad viņš jau nepretendē izzināt, viņa saules noslēpumus, Kants, vai ne? Un tajā pat laikā viņš grib pamatot, šo domājošā cilvēka autonomiju, kaut kur tomēr balstīt to. Un tagad Mors atklāja sevī šo autonomiju, ka viņš var tomēr pateikt visam šim drausmīgajam murskulim, viņš tagad ir nogalināt, tur vēl varbūt kādus nogalināt klāt, bet tādā beigās drīzāk teikt, es varu tam visam pateikt. Ne? Un tad viņš nodod sevi tiesas rokās. Jā. Es laikam pirmo reizi to lugu lasīju, ka man bija kaut kādi 11 gadi, viņi bija tajās skolas programmās. Un tagad beidzot vēlreiz pārlasot, man ir grūti izskaidrot, kāpēc, bet es joprojām saprotu, kāpēc šī lūga, kur vēlreiz atgādināsim, rakstījis 21 gadu vecs jauns vīrietis, neapmierināts savā militārajā akadēmijā, un īsti neapmierināts ar dzīves izvēlēto ceļu, ir faktiski visos laikos uzrunājusi visu veidu revolucionārus. Un es teiktu, kaut kādā mērā droši vien uzrunā arī šodien, un tad ir jautājums, es saskatu tajā tekstā tādu enerģiju, kuru man ir grūti izskaidrot, no kurienes viņa nāk, un es jau neesmu savos gados tas cilvēks, kuru kaut kā kārdināt laupītāju idejas vai bohēmijas mežu kaut kādas trakulības, nē, bet kaut kas tajā tekstā
tajā izpausmes veidā, ja, tajā dinamikā ir tāds satraucošs, varbūt pat nepatīkams satraucošs. Tekstam trūkst katarktiskā elementa, ja, kas, teiksim, būtu no tiem Aristotela visas tās klasikas, ja, jo nav arī kora, nav arī narratīva, teiksim, tā stāstnieka no malas, kas kaut kā sakārtot. Nekā nav tas kors. Jā. Banda ir tas disonējošais koris, ja. Nav kaut kāda tāda komentētāja, nav kaut kādu vārsmu, ja, kas saliek to visu pa vietām. Lūk, ka tagad katrs saņēma viņam pienākušo sodu un mēs tagad varam mācīties, ja. Nekā tāda nav. Tā lūga arī beidzās ļoti pēkšņi, ja. Mēs tā kā paliekam ar to jautājumu, ja. Kā šitas viss bija, ko es tagad izlasīju, ja. Ko Šillers gribēja pateikt, ja. Un es nemāku citādāk pateikt, tāpēc to sauc par tādu tā teksta enerģiju. Ja? Un, manuprāt, viņš uzrunā arī šodien. Ja? Bet pieminēsim dažus tos elementus par to, teiksim tā, teksta recepciju. Ja? Es jau minēju par Šilleru laiku un nedaudz vēlāk, taču franču revolucionāri piešķīra viņam to tādu savu goda autoru statusu, ja? un pilsonību. Tieši šī darba dēļ, nevis dēļ kaut kādiem citiem pēc tam vēlāk sarakstītiem traktātiem par taisnīgumu, visu, ko Šillers ļoti daudz rakstīja pēc tam vēl, bet tieši laupītāju dēļ. Un ir interesanti arī, ka pašam Šilleram nepatika daudzajādos aspektos tā lūgas recepcija un kā viņa tika, teiksim tā, dzīvoja tas teksts uz priekšu, ja? Un viņam likās, ka viņš ir nesaprasts, ja? Un ir tāda neliela epizode, ka pēc Franču revolūcijas 1789. Ja? Tad tas terors sabrieda ļoti ātri, ja, ko varētu kaut kādā ziņā salīdzināt ar šo laupītāju teroru. Ja, un ir tāda Šillera dzīves epizode. Viņš rakstīja, izmantojot savu kā rakstnieka autoritāti, ja, vēstuli uz Parīzi, lai apžēlo Luiju 16, kuram tūlīt nocirtīs galvu. Kā karaļiem galvas nost, kā tad citādāk, ja, uzcelsim to jauno pasauli. Un nepaspēja, ja, bija pa vēlu. Ja. Un Robespierre terors un viss tas ārprāts, kas tur notika, kas kaut kādā ziņā varbūt, teikt, ka Šillers bija pravietisks, nezinu, varbūt pārspīlēti, ja, bet tā lūgas enerģija, ja, es sacītu negatīvā enerģija, viņi izpaudās arī Šillera dzīves laikā ļoti konkrētos notikumos. Ja. Un tieši tas notika Franču revolūcijā. Jā. Un tad Latvijas gadījums arī ir interesants, ja. Mūsu klausītāji droši vien jau zina, ja, jo šis jautājums jau arī mūsu kultūras izdevumos ir apskatīts, ja, ka tieši Šillera laupītāji esot pirmā teātra luga, kas uzvesta Latvijā. Ja. Tad tā 1817. 18. gadā, ja, viņu šo tekstu no vācu valodas pirmo reizi sāka tulkot Dikļu muižas kalps Jānis Peitāns. Un šo lugu, šis pats Peitāns 1818. gada vasarā izrādīja Muižas šķūnī, Dikļos. Un pat interesanti ir tāda detaļa, kad vēlāk, kad zemniekiem piešķīra uzvārdus, tad Dikļu draudzē parādījās laupītāju varoņu vārdi, ja, šie vācu vārdi, ja, ko iespējams saņēmuši izrādes dalībnieki. Un pēc šī pirmā uzveduma Dikļu muižā, ja, es uzsveru, ja, ka kalps tulkoja, kalps uzved, tad šos cilvēkus ļoti uzrunāja. Šillera darbs. Viņš varbūt bija herholtietis? Peitāns. Nezinu, par to pēc tam, ja, bet es nolasīšu to, kas man ir sagatavots. Ja. Man ir garš saraksts ar to, kā Šillera laupītāji Latvijā ir spēlēti. Tas ir pilnīgi abrīnojami, kā viņi ir 19. un 20. gadsimta sākumā, cik bieži viņi ir spēlēti. Ja. Tātad 1868. gadā Liepājā ir pārstāsts, ja, tātad saīsinājums. Ja, 1890. gadā jauns izdevums, 1871. gadā ir skolotāja Drēmeņa tulkojums. Ja, tad 85. gadā tiek spēlēts Jelgavā, kur tomēr cenzūra aizliedz šo darbu, ja, līdzīgi kā Šillera dzīves laikā. Ja. 1894. gadā Rīgas Latviešu teātrī pirmizrāde, tur ir Ziemciešu Marijas tulkojums. 1901. gadā jauns uzdevums, 1906. gadā atjaunotais uzvedums, ja, tas ir gadu pēc 1905. gada, ja, tā apvērsuma. Tad Jelgavā, tad vairākos teātros vienlaicīgi, gan Liepājā, gan Rīgā. 1910. gadā Rīgas Latviešu teātrī Kārli spēlē pats Smiļģis.
1925. gadā, tas ir viens no slavenākajiem, ir Smiļģis viņu inscenē, izmantojot Aspāzijas un Raiņa kopā kolektīvu veidoto tulkojumu. Ja? Un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Mūsdienās varbūt mazāk, bet tieši šai izrādē, tieši šai, nevis Donam Karlosam, nevis kādam citam Šillera darbam, ir bijusi, viņi ir uzrunājusi latviešu lasītājus, klausītājus, zemniekus. Man tieši ir viens citāts, kas uzrunājas latviešu lasītāju. Un tad, kāpēc var jautāt? Un tu teici, tu varbūt apšautos to ierasto politisko lasījumu, bet tomēr arī ar tiem turpmākajiem fragmentiem gribētu iezīmēt tādu kā iespējamo sociālo šīs lūgas lasījumu, kas ir drīzāk nevis tur debatu, mazie pret lielajiem cilvēkiem vai apspiestie pret apspiedējiem, bet drīzāk tā, šī lūga kā tāda diskusija iekš valdošās kārtas. Valdošās kārtē kādam jābūt tiešām aristokrātam, jo tāda izciltības ideja, tur tomēr ir visi tie pienākumi, kas nāk līdz ar sociālo statusu, ar aristokrātu. Gal galā man šķiet arī šis Kārļa tēvs, Mors, vecais Mors arī tiek attēlots diezgan pozitīvi. Kā šis vāciski tas vārds Landesvater, zemes tēvs, vai ne, kuram ir, kurš tiešām savas zemes tas, patrons un gādātājs. Bet, tie citāti, kas, manuprāt, latviešiem būtu patikuši. Tur ir tā epizode, kur laupītāji ir aplenkti, tas ir pēc tās pilsētas dedzināšanas, ko Agnes minēja, un tad uz viņiem laupītājiem uz pārunām no tās pilsētas un karavīru puses tiek pieaicināts mācītājs, un tad viņš ved pārunas, viņš runā ar Moru. Un tad tas Kārlis Mors tur parāda šīs skaistās frāzes, kas, manuprāt, arī latviešiem latviešu klausītājiem būtu diezgan tuvas. Lūk, citēju. Klausieties uzmanīgi, to saka Mors, slepkava un dedzinātāja virsaids. Ir tiesa, es esmu nogalinājis Reichsgrāfu, izlaupījis un aizdedzinājis Dominikāņu baznīcu, esmu sviedis degošas pagalis un viss tā šausmas. Un tad viņš saka, vai redzat 4 dārgakmeņiem rotātos gradzenus manos pirkstos? Ejiet un sakiem tiem tiesas kungiem, kas spriež par dzīvību un nāvi, vārds vārdā viss, ko šeit redzēsiet un dzirdēsiet. Šo rubīnu es novilku no pirksta kādam ministram, kur es medībās nometu pie kājām viņa valdniekam. No zemes pīšļiem viņš ar glaimiem bija pakāpies līdz pirmajam mīlulim, priekšgājēji neveiksmi noderēja viņa augstībai par soliņu, kur pakāpties, bāreņu asarās viņš uzpeldēja augšup. Šo citu briljantu es novilku kādam finanses padomniekam, kurš pārdeva goda amats un posteņus tiem, kas solīja vairāk, un deguna priekšā aizcirta durvis saviem skumstošajiem patriotiem. Šo ahātu es valkāju par godu tāds pašas sugas mācītājiem, kāds esat jūs, to es nožņaucu pats savām rokām, pēc tam, kad viņš no atklātas kancels vaimanāja, ka inkvizīcija vairs nesot uzdevuma augstumos. Es jūs varētu vēl pastāstīt, un proti tā ideja tāda, ka ļoti daudz šie piemēri, un tad tālāk ir, tas mācītājs mēģina to vēl pavērst tā reliģiskā šķautnē, un tad viņš vēl eskalē. Viņš saka, ka visi tā baznīca, kur kalpo firstajiem un hercogiem, ir arī korumpēti, samaitāti, un tad viņš ir kā no tāds augstāks reliģisks, pietisks pozīcijas kritizē. Viņš saka, no mākoņa augstumiem viņi mēdz dārdināt par padevību un pacietību, un paši nes mīlestības dievam cilvēku upurs, tikpat kā Moloham sprediķo pa tuvāku mīlestību un lādēdamies padzen no durvju priekš 80 gadus vecu aklu sirmgalvi. Nosoda skopulību un zelta dēļ iznīcina Peru iedzīvotājus un iejūtas pagāns kā darba lops savu ratu priekšā. Viņi lauza galvas, kā daba varējas radīt Jūdasu, bet vēl ne tuvu, ne ļaunākais no viņu vidus nodot trīsvienīgo dievu par 10 sidraba grašiem. Un tālāk viņš nosoda farizējus, naudas viltotājus, dievības pētiķus, kur mērkaķos pakaļ. Un, protams, tas viss ir, šis moments kristīgais ir, un tas varbūt ir interesants Šillera un arī, Kanta tekstos, ka nav, kā, franču apgaismībā tāds radikāls kristietības noliegums, ateistis. Ir kristietība, bet tā ir no šīs kaut kādas augstākas morālās pozīcijas. Un tālāk viņš, kur arī tā tiešā nepastarpinātā kristietība, kur, piemēram, uzreiz nākamajā paragrāfā viņš nosoda, vispār nevajag starpnieks. Un tāpēc viņi ir laupītāji, viņi ņēmuši likumu savā rokā. Viņš saka, to, ko es esmu darījis, es neapšaubām kādreiz izlasīšu debesu parādu grāmatā, bet ar debesu nožēlojumiem vietniekiem zemes virsū es nevēlos vairs šķiest vārdus. Saka viņiem, mans amats ir atmaksa, atriebība ir mans arods. Un tagad šito klausās, šķiet skaidrs, kāpēc nabaga latviešu zemniekiem
šis teksts ir 19. gadsimtā un padomju laikā. Un tur ir, kad tu tā vēl nolasi priekšā, ir vēl tādi vēl mūsdienās ļoti dzīvie un tādi ražīgie tropi. Ja? Tad lugā parādās divi mācītāji, tas nav viens un tas pats, tie divi dažādi cilvēki, abi tiek saukt nicināti par melnsvačiem, no tiem apkārt stāvošiem. Ja? Latviešiem ļoti iemīļots vārds arī šodien. Ja? Melnsvārds atnāca kaut kādas savas tukšās gudrības, pats būdams liekuls, viņam jau sejā redzams, ka viņš ir liekuls. Ja? Ir tā viss tā niknā, ja, sparīgā, ja, organizētās, jebkādas organizētas reliģijas kritika, ja, kas jau pēc definīcijas, ja teiksim, reliģija sāk organizēties, ja, visi būs liekuļi samaitāti, ja izņemot mēs paši, vai ne? Mēs tā kā neesam, ja, lai gan mēs esam tie laupītāji, ja, šajā lugā, ja, Raivi. Jā, tur, protams, var paskatīties Latvijas visai konkrētus vēsturiskus likteņus, vai ne, par reliģisku ideju dzīvi, vai ne 19. gadsimta gaitā par piesauktiem arī hanhūtiešiem, par radikālu reliģisku ideju arī klātbūtni viņu vidū. Es atceros, kā vēsturnieki mūsēji jau ir bieži uzsvēruši to, ka kuri tad cilvēki īsti nāk, ja tie, kas vēlāk ir sarkanie strēlnieki, no kādas vides, tie no hanhūtiešu, varbūt dzimtām pat, jā. Un šis, radikālu reliģisku ideju, un var jau būt, ka arī tas moments, ko mēs konstatējām Šillers un Karls Šūle, un šī militārā dresūra, tur, un tā izlaušanās no turienes, nepazīstot, kā Šillers pats saka, es tur biju ieslodzīts, nepazīstot plašo pasauli, nemaz nezinot, kas ir pasaulē. Ja? Bet tas milzīgais izlaušanās moments radīja šos monstrus, kas ir laupītāju tēli. Un tajā brīdī var jau būt, ka tās radikālās reliģiskās idejas un izlaušanās, tāda 19. gadsimta sociāla jau, sociāla politiska izlaušanās, emancipācija, kaut kur slēdz kaut kādu, atkal tādos tumšās sfērās, neredzamās sfērās līgumu un rada tās paudzes, kas īstenībā jau atkal palūkojoties no tādu socioekonomisko procesu skatpunktu, tobrīd Latvijas teritorijā, un tā ir sabiedrība, kas pārdzīvo citu pēc citu tādas radikālas modernizācijas viļņus, vai ne, tur industrija, idejas, sociālistu idejas, kas ienāk viss tas, kādā milzīgā ātrumā, citiem vārdiem es gribētu varbūt vismaz tur 3 tad momentus nosaukt, šo radikāli steidzīgo modernizāciju, kas notiek Latvijas teritorijā, varbūt šās radikālās reliģiskās idejas, bet kuras pārtop 19. gadsimta gaitā par sociālpolitiskiem saukļiem. Bet es ātri varbūt pieminu vēl vienu lietu, ko es gribēju lūk šajā jautājumā, kas īsti ir šajā lugā, kas tik daudzus aicina to lasīt un izjust, tās paši, kā tu teici, ambivalentās īstenībā trīses, šo lugu lasot. Tur ir moments, kas šķiet mūs aizved atpakaļ pie Šillera kā autora, pašizpratnes, vēlāk sarakstē ar Gēti, 1801. gadā viņš rakstīs, kas ir viņa radīšanas, kredo. Tā tad varētu teikt Šillera ticības apliecība, un viņš to raksturo šādiem vārdiem. Tumšā, visspēcīgā totāla ideja, neapzinātais, tad bewusstloze, dzejniekā ir pirmais, un tehnika nāk pēc tam. Šis neapzinātais ir jāizsaka, tas jāpārnes objektā. Viņš saka, tehnika, likumi, regulas, veids, kā uzbūvēt lugu vai tekstu, tas īstenībā tikai grauj sākotnējo neapzināto, kas padara ģēniju par ģēniju. Šo ģēniju milzīgo enerģiju, kas tad ielikt lugā, tas ir, ko viņš gribētu panākt. Un tajā pat laikā šie teksti atrauti no, ģeniālās sākotnējās, kā viņš saka, totāla idejas, tie kļūst pilnīgi par, sevi reproducējošiem, varētu teikt, tekstiem, ko labi var piemērot pie bungu rīpoņas, pie fanfāru skaņām, un mierīgi var iedomāties, ka ar to palīdzību mēs varam soļot pa ielu ierindā.
Jā, tad to arī ir norādījuši, protams, daudzi Šillera lasītāji, jā, ka ir kaut kāda iekšēja pretruna, dilemma starp šo ģēnija milzīgo enerģiju un to, kā tas pārtop, kā tiek tas ienests objektā, kā Šillers pats raksta. Jā, tad ienests objektā, artikulēts, tas kļūst par tekstu, ko mierīgi var kaut kā arī lietot pilnīgi atrautībā no tā ģēnija enerģijas. Bet, lūk, un es šodienas kontekstā tīpaši, ņemot vērā Latvijas politiskos notikumus, un tā es tiešām šo tekstu drīzāk izlasīju kā diskusiju par to, kādai ir jābūt valdošai elitei. Labi, teksts nav diskusija, tas tāds versijas un piedāvājumi, bet nevis, teiksim, vispār sabiedrības hierarhijas noraidīšana vai baznīcas nojaukšana, kā 5. gadā tur baznīcas dedzināšanas aicināja. Es galīgi to tekstu neizlasīju tā. Es tiešām to domāju, ka viens aristokrāts, Šillers vai Šillers caur Karlu Moru, diskutē, pārdomā to, kādiem ir tiešām jābūt, kādiem pienāktos būt šiem aristokrātiem, lai viņi nekļūtu par tirāniem. Jā, un tur jāvar runāt par garu aristokrātiju un tā, bet vienlaikus tur ir arī šis, kas ir raksturīgi aristokrātijai, tomēr iedzimtības moments, jo Karls, viņam būtu jābūt mantiniekam, vai ne? Viņš neaizkrīt pārāk tālu no Ābels, viņš neaizkrīt pārāk tālu no savu tēvu, kurš tomēr ir šis vecais patriarchālais, šis zemes tēvs, kurš tur, paspiedīs roku savam zemniekam un tam līdzīgi. Viņš neaizkrīt pārāk tālu, jo tas kaut kāds tas sociālā pienākuma moments, tas ir arī Karlam paliek tajās. Visi viņa runās un arī viņa tajās paššaubās un par to galā arī tajā kritikā, ko viņš pērš pret savu laikmetu un arī par savu laiku aristokrātiem, kuri vairs nav tie īsti aristokrāti, kuri tur iestāsies par nabagu, par taisnīgumu, par godīgumu, bet kuri, vienkārši iedzīvojās mantā un rauš un tam līdzīgi. Jā, man ir 2 tie nobeiguma komentāri, ja? Un tad Raivis varētu pabeigt mūsu sarunu. Pirmais komentārs man ir tāds, ja? Turpinot to, ko tu sacīji par tiem aristokrātiem. Ja? Pats Friedrichs Šillers nāk no, kas viņa bija tēvs, ārsts, ja? Ārsts, vēlāk dārznieks pie hercoga. Viņš nāk no nearistokrātiskas ģimenes. Un tātad viņš dzīvo tajā laikā, kad viņš nāk no nearistokrātiskas ģimenes, bet šis vietējais Virtembergas hercogs, ja, redzot šajā vienkāršajā puisī talantu, piedāvā viņam nākt uz šo skolu. Un mēs redzam ar visu to kritiku, ko mēs varam izteikt par hercogu Karlu Eiženu, ja, mēs redzam, cik fantastisks izglītības līmenis ir puisim, ja, kurš ir 21 gadu vecumā. Viņš var sarakstīt šādu tekstu, kur ir Cēzara Brūta citāti, kur jau Krišjāns nolasīja priekšā. Ja. Visas atsauces, ja, viņš zināja 4 valodas, ja, viņš tulkoja no sengrieķu, no franču, no angļu, viņš pat atzīvoja Šekspīru. Ja, tad visā tajā, it kā tajā nevienlīdzīgajā, tajā sliktajā laikā, ja, teiksim, šim puikam viss bija iedots. Tas ir pirmais mans punkts par to aristokrātiju. Ja. Un otrs ir tas, ka tad, kad mēs padomu laikos augām, ja, un mums deva to lasīt, tad tā tēze, kas visur starojas cauri, bija, ka tā feodālā sistēma bija šausmīga. Ja? Es runāju tagad pilnīgi personīgi, ja? Par to savu šodienas skatījumu. Ja? Tā feodālā sistēma bija šausmīga, jo tur, tur bija vieni bija hercogi, un tad otri nebija hercogi, un tie bija padoti un strādāja kā dzimcilvēki tajās zemēs. Ja? Jā, un tam visam var piekrist. Ja? No otras puses mēs redzam tajā Šillerā, Šillers bija pilnīgi brīvs cilvēks, ja? Viņam tur negāja labi pie viena hercoga, viņš pārbrauca citur, ja? Vēlāk nonāca Vaimārā, ja? Mēs redzam tā pasaules saskaldītība, ja? tā viss tās vācu vidas saskaldītība deva cilvēkiem iespēju pārvietoties, ja? Un tad, kad mēs augām, tad šo neapvienoto Vāciju kritizēja no visiem skatpunktiem, cik šausmīgi slikti mīļa Vācija, ja? Pagaidiet 3. Raihu, ja? Teiksim, kas pēc tam nāca? Jums šķiet, ka brīvības trūka tajā laikā, ja? Pagaidiet tikai, ja? Ja, vartadoh. Tas ir man tāds mūsdienu pārdoms par to, ja? Kur te ir tas brīvības trūkums, kur te ir tā apspiedošā, kur te ir tā tirānu vara? Jā, par to tirānu varu mēs laikam esam visi vienojušies kā vienu centrālo lūgas punktu. Ja? Un jautājums, kas galu galā
Tā ir. Mēs jau varētu palūkoties šo lugu arī kā vienkārši ideju drāmu. Jā, arī turpinot to Krišjāņa motīvu. Un vienlaikus kā ideju drāma un kā tādas modernitātes iekšējo ambivalenci, vai ambivalences liecību. Aristokrātija, kas vēl turās pie tādiem tradicionāliem veciem zemes patriarchāliem likumiem, bet laiks ir mainījies. Tas ir. Tagad to varētu teikt, tās aristokrātijas uzdevums jau nav tikai turēties pie šiem likumiem, bet būt arī, kā lai saka, ideju sardzē, vai vismaz būt advancētiem šo ideju, kā, varētu, teiksim, Ridegers Safranskis, ka viņš raksta grāmatu par Šileru, viņš saka, Šilers ir cilvēks, tā laika jauns cilvēks, kurš saprot aristokrātijas šī brīža laika izaicinājumus, kuriem varbūt tā nemaz vairs nav spējīga līdz īsti iet. Tad, kad viņš saka, tie ir idejas, nav tikai spēki, kuri formē, idejas ir dižas spēles elementi. Tās noteiktā laikā un vietā jāmaina, jāizmaina, jāizgudro no jauna, varbūt jāizceļ. Un tas ir jaunais modernitātes uzdevums. Iesaistīties arī ideju, lielajā dižajā spēlē, kā Safranskis izsakās. Un ideju veidošanas brīvība vai ideju veidošanas, šis darbs, kas ātri var arī novest pie drūmiem iznākumiem, ir, kā saka, tas no tā augstais skatpunkts, ko Šilers redz, ka varbūt ir kādam citam jāieņem ideju. Šī cīņas lauka, vai spēles lauka, to bīdītāju un pārdomātāju un ideju no jauna izgudrotāju. Vai ne šī cīņa? Un tādā ziņā laupītāji, kā ideju drāma, ir tik moderns darbs, kā gandrīz jāsaka Šilera jaunībā radītais teksts, kas ir līdz ar visu modernitātes likteni joprojām aktuāls. Tad galīgi noslēdzot no manas puses teiktu, ka šis darbs ir, viņu var mierīgi lasīt arī konservatīvie. Konservatīvie, jo nereti arī, teiksim, Jordanam Petersonam pārmet, kā tādam mūsu laiku varbūt pop konservatīviem domātājiem, ka viņš aicina tur sakārtot pašam savu istabu, un lai tad ķertos pie pasaules sakārtošanas, un šo darbu varētu kaut kādā mērā izteikt ar šo pašu maksimu, kas ir īstenībā platoniska maksima, pievērst uzmanību tām tirāniskajām ziņām, kuras plosa paša dvēseles stāvokli, un kas arī ietekmē veselu sociālo iekārtu, aristokrātijas, laupītāju, advokātu, mazo cilvēku un vispār sociālo statusu. Bet nevis vienkārši tāpēc, ka tāds sociālais status, bet tāpēc, ka katru nosaka viņa dvēseles dziņas. Un jautājums ir, vai šo tirāniju vai tai var arī dvēseles dziļumos kaut ko likt pretī, apvaldīt, savaldīt un pakārtot kādam augstākam mērķim, augstākam ideālam. Var arī tā varbūt rezumēt, to Šilera domu, kas šajā brīdī vēl nav izkristalizējusies, bet viņi izkristalizēsies vēlāk Šilera dzīves laikā. Ka vajadzētu reformēt institūcijas, viennozīmīgi paskatāmies un redzam, šajās institūcijās ir kaut kādas netaisnības. Sākot ar to, ka kāpēc tikai vecākajam dēlam tad paliek tā mūža, un nevis tam, piemēram, vai kaut kas tam līdzīgs. Bet pirms mēs ķeramies pie institūciju reformēšanas, vajadzētu reformēt pašu cilvēku. Un, ja tas nav izdarīts, tad to institūciju apvēršana izraisa šādu te anarhistisku hausu, Bohēmijas mežos, un asiņu šķīšanu uz visām pusēm. Apmēram tā. Jā. Šī bija Telos aplāde par Friedriha Šilera slaveno darbu Laupītāji, un studijā bija Agnese Irbe, Krišjāns Lācis, Raivis Bičevskis.